Sveiciens visiem! Nu, ko šodien parunāsim par palīdzību un atbalstu Ukrainai. Nevienam vairs nav noslēpums, ka tieši šajās dienās pēc Trumpa skandalozā paziņojuma un visiem šiem notikumiem, vismaz Latvijā, nu, to, ko es zinu par Latviju, palīdzības apjoms Ukrainai ir faktiski uzlēcis ļoti augstā līmenī, gandrīz tāpat kā pilnā apmēra kara pirmajās dienās. Ja? Tauta ziedo ļoti aktīvi, nāk iekšā mašīnas un palīdzība un daudz kas cits, visas šīs lietas un brīvprātīgi aktivizējas, organizējas. Un tiešām latviešu tauta ir mobilizējusies un palīdz. Bet ko par to domā mūsu prokrieviskās domas pārstāvji, ja? Un šīs te partijas, kurām ar Latviju patiesībā nav īsti pa ceļam. Viens no tiem pārstāvjiem ir tāds Vīlis, ja? No LPV Latvija pirmajā vietā, īstenībā pēdējā, bet nu tā saucās tā partija. Vīlis ir bijis slikts premjerministrs un tā kādreiz vēsturē, bet nu ko viņš saka? Lāsa X-ā, jeb Twitterī. Viņš tur uzsācis skasīties par to vaķņiku nerimstošo tēmu. Jā, bet viss tā palīdzība tiek iztirgota un kaut kur paliek. Un Vīlis raksta tā, viens mans dzērājs esot atradis savu konfiscēto mašīnu Rumānijā. Viņš tā raksta. Un Twitter konvoja aizsācējs Reinis Pozņaks, kas tagad Eiropas parlamenta deputāts, viņš saka, labi, par kuru mašīnu ir runa? Nu, viņš atbild tam Vilim. Vīlis klusē, Vīlis kopš tā brīža pazuda, un Vīlis neteica vairāk nevienu vārdu par šo, izbeidz diskusiju, var sakot, aizlaidās, ja? Tātad viņam kaut kāds dzērājs, viņa čoms, Sabuķiļņiks, Pudeles brālis, Viļa, ja, tā kā viņi visi droši vien tur kaut kur dzer, un tā jau var izdomāt tās LPV partijas programmas savādāk, jau īsti tur, to nevar, tā kā normāls cilvēks iedomāties. Viņi tur dzer, Pudeles brālis delīrija kaut kādā stadijā, pasūdzējās, ka viņi esot atradis savas mašīnas, tur detaļas vai savu mašīnu Rumānijā, un Vilis uzreiz nekautrējās paust šo viedokli publiski, ja, par ko arī saņēma loģiski jautājumu. Ok, kur ir tā mašīna, tūlīt noskaidrosim, jo mums ir informācija par visām tām mašīnām, kas aiziet uz Ukrainas, kurien viņi aiziet, kāpēc un kurš to lieto. Vilis pazuda, ja. Redziet, tas ir tāds tipisks šo te cilvēku, es viņus tā teikšu, Latvijai nepārāk draudzīgo cilvēku tāds informācijas pasniegšanas veids, viņi iemet kaut kādu nepārbaudītu faktu un viss tas aunu bars, kas viņiem tic, seko viņiem un izplata tālāk šo faktu, it kā tā būtu taisnība. Tā kā, draugi, uzmanāmies no šīs te informācijas vērtējuma kritiski visu, ko it īpaši saka visas šīs te partijas, LPV, tur Rosļikovs, Susļikovs, kas tur vēl mums te bija tie jaunlatvieši, visi tā šņaga nav vērts tur pārstāstīt, paši ziniet, kur tie ir. Tā kā, un prieks par to, ka latvieši mēs palīdzam, turpinam palīdzēt, turpinam darboties līdz uzvarai. Jā, un visi jau zina par tiem 800 miljardiem, ko Eiropa dos, un arī Trumps savā šodienas uzrunā kongresam neko neminēja par to, ka viņš pārtraukšot palīdzību Ukrainai, tā kā atkal varbūt būs izmuldējies un neko tur nepārtrauks. Tā kā visi labi, draugi, nekrītam nekādās auzās, bet tiekam galā ar saviem vietējiem dezinformatoriem. Savs mūžu mūsu Latvijai un slava Ukrainai!